Līdz šim žurnālā Bilance publicētajos Baltijas ekonomikas pētniecības rakstos nereti atkārtojas jēdziens birokrātija. Tieši valsts pārvaldes reizēm lēnos un samodžinātos procesus uzņēmēji, kā arī ekonomikas eksperti, nereti dēvē par galveno attīstības kavēkli un konkurētspējas zuduma faktoru iepratim Baltijas kaimiņu valstīm. Tas izpaužas daudzos un dažādos, gan mazākos, gan lielākos piemēros, sākot no valsts iestāžu atbilžu sniegšanas ātruma līdz uzturēšanās atļauju saņemšanai ārvalstniekiem. Vai birokrātija Latvijā patiešām ir tik smagnēja? Un kas darāms, lai to mazinātu? Jāsāk ar to, ka atšķirībā no daudziem citiem vērtētajiem kritērijiem, birokrātiju skaidri izmērīt nevar. Un patlaban pasaulē vairs īsti nepastāv viens uzticams, aktuāls, visaptverošs un starptautiski salīdzināms birokrātijas indeks. Kādu laiku daudzi atsaucās uz Doing Business pētījumu, ko veidoja Pasaules banka. Taču pēc skandāla 2021. gadā, kurā atsevišķi Doing Business autori tika vainoti vairāku datu sagrozīšanā, piemēram, mākslīgi uzlabojot Ķīnas rādītājus, Pasaules banka šo reitingu pārtrauca publiskot. Pēdējos reitinga datos par 2020. gadu Latvija kopvērtējumā atradās 19., Igaunija 18., bet Lietuva 11. vietā. Minētais skandāls gan nav vienīgais, kas rada šaubas par Doing Business pētījuma uzticamību. Reizēm tā pieeja bijusi visai dīvaina. Piemēram, 18. gadā pieņemto uzņēmumu ienākumu nodokļu reformu ar 0% likmes ieviešanu reinvestētajai peļņai Doing Business veidotāji 2020. gada reitingā no uzņēmēju viedokļa novērtēja kā regresu. Skaidrojums tāds: Latvija korporatīvo nodokļu maksāšanu padarījusi dārgāku, palielinot efektīvo uzņēmumu ienākumu nodokļu slogu. Jaunajā modelī uzņēmumu ienākumu nodoklis, kas maksājums par uzņēmumu apliekamo peļņu, nomainīts ar ienākumu nodokli, kas balstīts uz sadalīto peļņu. Tas, ka pirms tam tāpat bija jāmaksā arī nodoklis par dividendēm, Doing Business veidotājiem acīmredzot bija paslīdējis garām. Dīvainie piemēri met šaubu ēnu arī par pārējiem, it kā tik sīki un smalki sagrupētajiem un apkopotajiem Doing Business datiem. Piemēram, kā lai zina, vai korekts ir nodokļu nomaksai nepieciešamā laika patēriņa novērtējums, kur Latvijā ir gandrīz 170 stundām gadā, tad apmēram 1 mēnesis pilna darba laika, ir pārliecinoši pēdējā vietā Baltijā, jo Lietuvā nodokļu nomaksai tiekot patērēts 95, bet Igaunijā tikai 50 stundas gadā. Diezgan prestižs ir arī uzņēmējdarbības globālā monitoringa pētījums. Tas gan ir uztvers, nevis objektīvu datu pētījums, jo balstās uz aptaujām. Šajā pētījumā uzņēmēji atsevišķi novērtējuši arī birokrātijas sfēru, valdības politikas vērtējumu, nodokļu un birokrātijas jomās. Jaunākās aizpērnā gada aptaujas datos Latvijā šī joma novērtēta ar 4,91 punktu, un mūsu valstī rādītājs pa gadiem ir gandrīz nemainīgs. Lietuvā jo īpaši un Igaunijā nodokļu un birokrātijas sakārtotība tiek uztverta krietni pozitīvāk, attiecīgi 5,93 un 5,12 punkti. Ekonomikas ministrija vienā no iepriekšējiem bilances rakstiem informēja, ka kopā ar uzņēmēju organizācijām uzsākts vērienīgs darbs pie normatīvo procesu atslogošanas. Identificēts vairāk nekā 100 uzlabojumās darbību jomas. Janvārī arī redzami jaunākie rezultāti. Ministrija izziņojusi veselu priekšlikumu kompleksu administratīvā sloga mazināšanai, nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā, kā arī ārvalstu darba spēka piesaistes jomā. Latvijas Tirniecības un Rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris atzīst, ka pirmās prioritātes izvēlētas pareizi. Viņš gan arī piebilst, ka atbilstoša normatīvā regulējuma izstrāde ir tikai puse no darba, jo tikpat svarīgi ir arī šī regulējuma praktiskā piemērošana. Ja ekonomikas ministrija publiski aktīvi rosās, tad finanšu ministrija, kuras darbs pie nodokļu politikas vadlīnijām sākās jau pērn, bet tika izsists no ierindas valdības maiņas dēļ, pagaidām tur sveci zem pūra. Ministrija nav gatava pat dot mājiens par to, par kādām izmaiņām jau ir panākt vienošanās, par kādām vēl ne. Tomēr Finanšu ministrija sola, ka notiekot darbs arī pie nodokļu nomaksas administratīvā sloga, tāpat arī neapliekamā minimuma un minimālās algas jautājuma risināšanas. Priekšlikumi esot gaidām tuvāko mēnešu laikā. Nu ko, gaidīsim un turēsim pie vārda.
Pa to laiku uzņēmējiem ir vēl daudz un dažādi ierosinājumi par to, ko valsts pārvaldes sistēmā vajadzētu mainīt, lai mēs spētu sekmīgāk konkurēt ar lietuviešiem un igauņiem. Piemēram, iesniegumu izskatīšanas termiņu pātrināšana. Ja šobrīd Latvijā tas notiek 30 dienu laikā, tad būtu vēlams, lai to varētu izdarīt vismaz 10 darba dienu vai pat 1 nedēļas laikā, saka Jānis Lielpēters. Tāpat liekas resursu patēriņš notiek valsts IT sistēmas savstarpējās integrācijas trūkuma dēļ, jo uzņēmējiem nereti prasot vienu un to pašu informāciju iesniegt atkal un atkal. Pēdējos gados valsts pārvaldē esot novērojami arī centieni izlikties svētākiem par Romas pāvestu, jeb citiem vārdiem pastiprināt Eiropas Savienības direktīvu prasības, reizēm piemērojot vēl stingrākas normas nekā prasa pati direktīva. Viens šāds piemērs saistāms ar elektroniskās naudas iestādēm, kur ES normas paredz, ka lielāka pārbaude jāveic tiem e-komercijas darījumiem, kuri pārsniedz 250 eiro apmēru, bet Latvija noteikuši šo slieksni jau 150 eiro apmērā. Būtisks jautājums, kas saistīts tieši ar ierēdniecības procesu ātrumu, šobrīd esot arī Eiropas struktūra fondu programmu ieviešanas kavēšanās. Uzņēmēji gaida, kad beidzot kļūs pieejamas programmas, kas mērķētas uz biznesa vides atbalstu. Pat labāk virzība nav gan raita. Ja skatāmies uz daudzgadu budžeta termiņu, tad faktiski esam jau perioda pusceļā, bet daudzas no programmām aizvien faktiski nav pieejamas, saka LTRK eksperts. Šķiet, ka birokrātijas katla izsmelšana tiešām ir teju vai nebeidzams uzdevums, jo pat ekonomikas ministrija sadarbībā ar uzņēmējiem identificējusi vēl citas risināmās prioritātes. Starp tām ir gan kases aparātu un kases sistēmu lietošanas regulējums, gan darbinieku reģistrēšana vide elektroniskās deklarēšanas sistēmā, uzsākot darba attiecības, gan darbnespējas lapu apmaksas nosacījuma un izsniegšanas uzraudzība, gan obligātās veselības pārbaudes process un citi. Savukārt pātrināt valsts pārvaldē primāri plānots uzņēmumu reģistra lēmumu pieņemšanu, preču ieviešanas muitas procedūras, atļauju izsniegšanu enerģētikas nozarē, kā arī projektu vērtēšanu eksporta atbalsta programmās. Ir sajūta, ka problēmas ir apzinātas un darbs pie to risināšanas beidzot tiešām sācies. Tā situāciju rezumē arī LTRK pārstāvis. Vismaz teikt, ka valdība vairs nevēloties ieklausīties uzņēmēja redzējumā par situāciju, vairs nesot pamata. Turklāt parādās arī pirmie cerīgie garo darba grupu diskusiju rezultātu asni. Tagad pats svarīgākais – neapstāties un turēt uzņemto tempu valsts birokrātijas sloga pinekļu šķetināšanā.